mazliet pastāstīšu par Costpocket, par to, kā digitalizēt ar Costpocket. Un tālāk Elvis padalīsies ar savu pieredzi, jo arī Elvis ir vienlaikus gan mūsu sadarbības partneris, gan arī mūsu klients. Un visbeidzot, tad tas galvenais būs vārds, tik dos Jolantai Brokai no King Coffee Service, kas ir mūsu klients, gan Costpocket klients, gan arī izmanto Standard Books, Standard ERP savā praksē. Un Jolanta pastāstīs, kā tad King Coffee Service izmanto Costpocket praksē, digitalizējot dokumentus un tātad automatizējot grāmatvedības procesus. Jā, vispirms tad mazliet no manis. Tas, ko Costpocket dara, Costpocket ļauj jau tagad pietuvoties būtībā izbaudīt to digitālo grāmatvedību, uz kuru viss virzās, uz kuru mūs virza digitalizācija. Jo nākotnē tam visam vajadzētu izskatīties tā, ka pirkuma laikā, tātad notiek pirkums, tiek izveidots mašīnu lasāms dokuments, netiek drukāts papīrs, tātad netiek, teiksim, drukāts rēķins vai čeks, bet caur operatoriem šis mašīnu lasāmais formāta dokuments nonāk grāmatvedības sistēmā. Tātad notiek pirkums un pāris sekundes, tad minūtes laikā dokuments jau ir grāmatvedības sistēmā un iespējams viņam jau ir kontēji un ir būtībā tikai jāpārbauda dati un pēc kāda laika jāveic tāda datu analīze. Kas ir mašīnu lasāms dokuments? Tas izskatās aptuveni šādi, tas ir strukturēts fails. Tātad šobrīd tas, ko dara Costpocket, ir papīra vai PDF, teiksim, formāta rēķinu, jeb čeku pārvērš šādā mašīnu lasāmā formātā klientiem. Tātad tas tiek vēl tālāk pārveidots uzskatāmā skatā un visbeidzot jau pēc tam, kad teiksim, ir dati pārbaudīti Costpocket pusē, tālāk dokumenti tiek iesūtīti Standard Books sistēmā vai arī Standard ERP, un ar tiem jau var tālāk veikt grāmatvedībai nepieciešamās darbības. Digitalizēšanai ir vairākas priekšrocības, kā galveno es vēlos minēt un vienmēr arī cenšos izskaidrot, ir tas, ka digitalizēšana palīdz optimizēt dokumentu plūsmu. Tātad attiet no tā ierastā, ka dokumenti tiek vienā datumā pēkšņi grāmatvedim nomesti kastē uz galda un tiec galā, tad, teiksim, to dokumentu plūsmu padarīt pakāpenisku. Un šis grafiks to arī palīdz ilustrēt. Šajā grafikā, ja mēs skatāmies uz zilo līkni, X-as tātad parāda to, cik dienas ir pagājuši, kopš dokuments ir izdots. Tātad, vai viņš ir izdrukāts vai rēķins ir izsūtīts e-pastā, un savukārt vertikālā as parāda to, cik procenti no šiem dokumentiem, kurā dienā būtībā jau ir sasnieguši grāmatvedību. Un, ja skatās, teiksim, var redzēt, ka Costpocket klienti jau mazliet vairāk par 20% pirmajā dienā kopš dokumentu izdošanas jau ir saņēmuši šo dokumentu savā grāmatvedības sistēmā. Tālāk jau var skatīties, ka aptuveni 3., 4. diena tie ir 40 dokumenti, 60% ir aptuveni 12., 13. dienā, un tā pakāpeniski līdz 100%, kas būtībā tad arī ļauj, teiksim, daudz efektīvāk plānot, organizēt darbus, nav tās, var pareizi izplānojot tos procesus, var izvairīties no ilgajām virsstundām, teiksim tā. Un tas tad arī attiecīgi palīdz saglabāt mentālo veselību un visādi citādi ietaupīt resursus. Ko es arī vēlos piebilst, ir arī dokumentu meklēšana, organizēšana ir daudz ērtāk, ka tā ir
ka dokumenti tiek glabāti, arhivēti digitālā formātā. Ja valsts ieņēmuma dienas pieprasa kādu konkrētu dokumentu, tad to ir daudz vieglāk atrast, ja tas tiek glabāts digitālos, vai tie pārskati, vai digitālā vienkārši arhīvā, caur filtrēšanu, caur meklēšanu, nekā tas būtu meklējot fiziskos arhīvos. Jā, tad pavisam īsumā par Cospocket. Uzņēmums tika startēts 2016. gadā Igaunijā. Kad es pievienojos Cospocketam pirms 3 gadiem, tad mūsu komanda sastāvēja no 5 cilvēkiem, un tagad jau mēs esam 15 cilvēku komanda, un tūlīt jau vienojās klāt vēl 2 cilvēki. Tā kā stabilā, neteikšu straujā tempā, bet stabilā, ātrā tempā augam un neplānojam apstāties. Pagājušajā gadā mēs digitalizējām 2,6 miljonus dokumentu, un šis skaits katru mēnesi arī aug. Martā tika digitalizēti 329 000 dokumentu, un tad es pieļauju, ka aprīlī ir bijuši mazliet vairāk, par tiem mums vēl data nav. Taču jā, tātad dokumentu plūsmas ar mums ir diezgan jau ievērojama. Joprojām milzīgs īpatsvars ir tieši Igaunijas tirgum, kur arī Cospocket tika startēts. Tur teju 7000 uzņēmumu izmanto Cospocket. Latvija tuvojās, kā redzat, 500 uzņēmumu slieksnim, un neatliek arī Polija. Somijai vēl ir mazliet jāpiedzē. Jā, pie šīs vēl atgriezīšos webināra beigās, bet pieminēšu arī tagad, jo šis ir svarīgs punkts, kur atkārtot. Visiem tiem interesantiem, kas vēlēsies izmēģināt vai pierakstīt jaunus klientus Cospocket lietošanai savienojumā Standardbooks, ir iespēja izmantot šo kuponu kodu, kuru var aktivizēt vai nu veicot reģistrēšanos aplikācijā, vai arī kuru var vienkārši atsūtīt man e-pastā brīvā formā, pieminot uzņēmumu nosaukumu, uz kuru to attiecināt. Un es zināšu, ka konkrētiem uzņēmumam tātad līdz augusta sākumam rēķinu neizrakstīt. Tātad var izmantot Cospocket līdz jūnija beigām bez maksas, iepazīties ar iespējām, iepazīties ar eksportu uz bukiem un izdarīt lēmumu par to, vai atgriezties pie manuālas datu ievadas vai tomēr jau digitalizēt ar Cospocket palīdzību. Tagad es pāriešu pie praktiskās daļas. Cospocketam ir divas pamat darba virsmas, varētu teikt tā. Ir mobilā aplikācija, kuras jums šobrīd rāda uz datora, un ir mākoņu vide. Varu uzreiz teikt, ka mākoņu vide ir tieši tas rīks, kas ir labākais draugs grāmatvežiem, jo mākoņu vidē dokumentu pārbaude un organizēšana vai uzmeklēšana ir visērtākā, bet mobilā aplikācija pamatā ir domāta uzņēmuma norēķinu personām dokumentu iesniegšanai. Dokuments var iesniegt 3 pamatveidos un pievienot no galerijas, priekš maniem ir tāds papildus veids. Ar ko sākās Cospocket ceļš bija fotografēšanas funkcija. Tā galvenā doma bija cilvēki ņems čekus, restorānā saņēmis čeku, nofotografēs čeku, un to čeku var mest ārā. Ar to viss sākās. Tā bija labu laiku populārākā digitalizēšanas funkcija, bet tagad jau par populārāko digitalizēšanas veidu ir kļuvusi digitalizēšana no e-pasta. To es patiesībā parādīšu tūlīt pat, jo kamēr es skaidrošu fotografēšanu, tikmēr izpildīsies e-pasta digitalizēšanas funkcija. Visbiežāk e-pasta digitalizēšanu izmanto tieši rēķiniem, jo čeki parasti ir papīra formātā, tāpēc tiem visbiežāk izmanto fotografēšanu. Lai digitalizētu no e-pasta, katram uzņēmumam automātiski Cospocket uzģenerē e-pasta adresi, uz kuru nosūtot dokumentus, tie ienāk Cospocketā. Tā nav adrese, kuru var atvērt un palasīt ziņas vai kādu surogātu pastu vai reklāmu. Tas
tā e-pasta adrese darbojas tikai un vienīgi kā savienojuma punkts starp jūsu darbu vai privāto e-pastu un Cospocket aplikāciju. Tātad, jā, ja tā ir mobila aplikācija, teiksim, es gribu digitalizēt dokumentus uz mobilās aplikācijas, es vienkārši noklikšķinu uz šīs pogas, kas man ir redzama manā mobilajā telefonā, un es aizdodoties uz savu e-pastu, iekopēju adreses joslā, pievienoju komentāru, ja es to vēlos, tātad temata joslā ierakstītais teksts uz grāmatvedības sistēmu aiziet kā komentārs. Vai to ir nepieciešams darīt, to vajadzētu, teiksim, norēķinu personām atrunāt ar grāmatvedi, kādu informāciju viņš vēlās tur redzēt, un vai vispār viņš tur vēlās kaut ko redzēt. Esmu jau pievienojis 2 rēķinus, tas ir, lai tā kā uzskatām parādītu, ka ar vienu e-pasta ziņu ir iespējams digitalizēt vairākus dokumentus. Būtībā no Cospocket puses tāds ierobežojums gluži nav, tie var būt kaut kādi 100 dokumenti, bet parasti ierobežojumi ir tieši e-pasta pakalpojumu nodrošinātājiem. Tāpēc, līdz 50, laikam lielākais e-pasts, ko esmu redzējis, ir, ka ir atļauts 50 rēķinus vienlaicīgi iesūtīt. Tad, jā, es domāju, ka vairāk par to diez vai. Jā, un šobrīd es vienkārši nosūtu dokumentus uz Cospocket, un pēc mirkļa šie dokumenti ienāks Cospocket sistēmā. Tas, cik ātri dokumenti parādās un tiek digitalizēti, ir atkarīgs no tā, cik daudz dokumentu pievienot vienam e-pastam. Ja tas būs 1 dokuments vai 2 dokumenti, tas noteikti notiks minūtes laikā. Ja tie būs 50 dokumenti, tad tas laiks būs mazliet ilgāks. Bet arī nedomāju, ka ilgāk par 5 minūtēm, teiksim, ja tie būtu 50 rēķini, ilgāk par 5 minūtēm tas neaizņemtu. Ja aplikācija tiek izmantot uz datoru, tad ir jāatjaunina lapa. Te var redzēt, ka viens no rēķiniem jau ir ienācis no e-pasta un ir digitalizēts, otrs vēl ir procesā. Es atjauninu vēlreiz, un abi dokumenti ir statusā notiek apstrāde. Savienojumā ar StandardBooks un Standard ERP status notiek apstrāde, nozīmē, ka viss ir ļoti labi. Šie dokumenti ir gatavi to ievilkšanai grāmatvedības sistēmā. StandardBooks un Standard ERP dokumentus no Cospocket pieprasa periodiski. Tas ir aptuveni reizi 5 minūtēs. Sistēma paprasa Cospocket sistēmai, vai ir parādījušies kādi jauni dokumenti, kuriem jau ir status notiek apstrāde. Ja ir, tad dokumenti tiek ievilkti grāmatvedības sistēmā. Jā, un, teiksim, arī personi, kas ir digitalizējuši šos dokumentus, viņi var mobilajā aplikācijā apskatīt rezultātus, apskatīt oriģinālo dokumentu un veikt korekcijas, ja tas ir nepieciešams. Tāpat arī dokumentiem, kas tiek digitalizēti, var norādīt atmaksas veidu, jeb apmaksas veidu, tātad vai ir maksāts ar personīgiem līdzekļiem, vai ir maksāts ar uzņēmumu līdzekļiem. Avans norēķiniem tie parasti būs personīgie līdzekļi, un rēķiniem, individuāliem dokumentiem, tie parasti ir uzņēmumu līdzekļi. Ja tiek izvēlēts uzņēmumu līdzekļus, tad tiek prasīts vēl norādīt, vai tas ir bijis pārskaitījums, uzņēmuma karte vai skaidra nauda, un visbeidzot prasa norādīt izdevumu veidu. Izdevumu veidus var veidot pēc uzņēmuma nepieciešamības, un ar apakškategorijām. Pieņemsim, ka šoreiz tas sakaru izmaksas, lai tas ir īstenībā nestas rēķins, es varu nomainīt arī uz, tas bija automašīnas saistīti izdevumi. Un kā redzam, komentārs, kas man bija ierakstīts e-pasta temata joslā, ir parādījies pie komentāra. Es to varu arī labot, ja es esmu lējis degvielu, varbūt es vēlos norādīt automašīnas reģistrācijas numuru. Jā. Ja viss ir pareizi, es aizveru šajā gadījumā dokumentu un gaidu, ka tas tiks ievilkts grāmatvedības sistēmā.
kā minēju, otrs digitalizēšanas veids ir fotografēšana. Bet, ja runiet par fotografēšanu un čekiem, tātad avansu norēķiniem, tad avansu norēķini ir jāgrupē izdevumu pārskatos. Ir divu veidu izdevumu pārskati, ir parastie izdevumu pārskati un ir komandējuma atskaits. Komandējuma atskaitēm klāt tiks aprēķināt arī dienas naudas, bet, ja es izvēlos izdevumu pārskatu, tad būtībā viss, kas man nepieciešams, man ir jānorāda izdevuma pārskata nosaukums, kādus vēlos. Tas arī parasti tiek atrunāts uzņēmuma ietvaros, lai citi uzņēmumi neizmanto šādu veidu, teiksim, datumus izmanto kodus, iekšēji atrunātus. Tā ir katra uzņēmuma paša darīšana. Tad, kad izdevuma pārskats ir izveidots, tas ir tukšs, un arī tam ir automātiski uzģenerēta e-pasta adrese, uz kuru nosūtot dokumentus. Dokumenti iekritīs šajā konkrētajā izdevuma pārskatā. Tātad katram izdevuma pārskatam tiks automātiski ģenerēta sava e-pasta adrese. Es, izmantojot uz datoru, nevaru nodemonstrēt fotografēšanas funkciju, bet būtībā nekas sarežģīts tur nav. Pēc nospiešanas uz fotografēšanu tiek piedāvāts nofotografēt tātad gluži kā tas ir vienkārši izmantojot telefonā kameru, un nākamais solis jau pēc, teiksim, čeka nofotografēšanas ir identisks tam, ko mēs redzam šobrīd. Tiek prasīts, vai tika maksāts ar personīgiem līdzekļiem vai ar uzņēmumu līdzekļiem. Tā kā šis ir avans norēķins, tad es atzīmēju, ka ir maksāts ar personīgiem līdzekļiem. Un tiek prasīts, kāda veida izmaksas tās ir bijušas. Te ir piemēram parādīts, ka izdevumu veidus var veidot arī iekļaujot, teiksim, kodus. Tie var izskatīties šādi, var izskatīties arī šādi tā kā vienkāršotā veidā. Sākumā uzsākot darbu ar Costbucket būs 5 noklusējuma izdevumu veidi, kuri ir vienādi visiem uzņēmumiem, bet prezentācijas beigās es paskaidrošu, kā ir iespējams, teiksim, pievienot personalizētus un apakškategorijām, kā es jau minēju. Un kā arī tas bija no e-pasta sūtītiem dokumentiem, es varu pievienot komentāru, ja tas ir nepieciešams. Šajā gadījumā es izvēlēšos komentāru nepievienot. Man tiek parādīti no čeka nolasītie dati. Ja ir nepieciešams kaut ko labot, es to varu, teiksim, ja es esmu pamanījis, ka reģistrācijas numurs nav korekts, tad es to varu manuāli izlabot. Man tiks piedāvāts ko robots uzskata, kurš ir reģistrācijas numurs, un es to apstiprinu. Ko es paskaidrošu par digitalizēšanu? Būtībā tas, ko dara Costbucket robots, ir, kad ir saņemta bilde vai fails, pa rindiņai tiek lasīts viss dokuments, un ideālā gadījumā tiek meklēts atslēgas kaut kāds simbols vai vārdi. Teiksim, ja atrod šādu C21%, tad Costbucket robots saprot, ka kaut kur pa labi no šī visdrīzāk būs PVN summa, norādīta PVN summa. Un tāpat arī, teiksim, ja ir norādīts kaut kur reģistrācijas numurs un tālāk seko numurs, tad arī to Costbucket robots saprot, ka tātad kaut kur aiz vārdiem reģistrācijas numurs sekos uzņēmuma reģistrācijas numurs, piegādātāja reģistrācijas numurs. Protams, čeki ir dažādi un to formātu atšķirās. Un šādā veidā, teiksim, izdevuma pārskatā var ievienot, teiksim, mēnešu laikā uzkrāt dokumentus un, teiksim, 19. datumā, ka es zinu, ka esmu sakrājis, ka man, teiksim, nebūs vairāk izdevumu šajā mēnesī, un visi tie ir digitalizēti, tad es varu spiest iesniegt pārskatu, un gluži kā tas ir ar individuālajiem dokumentiem, izdevuma pārskats tiks ievilkts standarta books, jeb standarta ERP sistēmā. Šobrīd tātad var redzēt, ka šim izdevuma pārskatam status ir nepabeigts,
dokumentiem ir cits status. Šis status ļauj saprast, ka šie dokumenti tātad ir apstrādāti, tie ir digitalizēti, bet izdevuma pārskatam vēl pagaidām status ir nepateikts. Tagad, kad es nospiežu iesniegt pārskatu, apstiprinu, arī izdevuma pārskatam status ir notiek apstrāde, es zinu, ka viss ir kārtībā, es varu gaidīt, ka šis izdevuma pārskats tātad ienāks buku avansu norēķinos. Jā, un tagad paskatīsimies mazliet, kā tas izskatās mākoņu pakalpojumā, kā es minēju, kas ir grāmatvedžiem labākais draugs. Šeit dokumentu labošana, teiksim, salīdzināšana ir daudz ērtāk. Ja tiek izmantos dators, tad šeit darboties ar dokumentiem, tos apstrādāt un organizēt stipri ērtāk. Tāpat arī es varu pārvietoties es varu redzēt dokumentu, ja tas ir PDF, tātad visas lapas, kas ir būtiski mobilajā aplikācijā. Ja būs, teiksim, PDF fails, tam būs redzama tikai pirmā lapa. Taču mēs saglabājam arī visas dokumentu lapas un mākoņu pakalpojumā to ir iespējams apskatīt. Jā, un tieši tāpat arī pārskati. Vajadzētu, ka viens pārskats, kas ir iepriekš, kur ir Elvis veidojis, viņš jau ir veiksmīgi iesūtīts Standard Books sistēmā, bet pārskats, kur es pirms mirkļa veidoju mobilajā aplikācijā, vēl ir statusā notiek apstrāde. Un tāpat arī, ja būtu kādi kļūdaini, kādas tehniskas kļūdas, tad tiem pārskatiem būtu attiecīgi sarkani statusi. Vai arī, ja es mēģinātu iesniegt duplikātu dokumentu, tad arī duplikātus mūsu sistēma ķer un norāda tos ar sarkanu duplikātu statusu. Ko es piebildīšu? Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji parasti man uzdod jautājumu, kā es varu pievienot, vai es vienam uzņēmumam varu pievienot piesaistīt vairākus uzņēmumus. Tas ir iespējams, visi šie, manā gadījumā tie ir testa paraugu uzņēmumi, bet tieši tāpat var tikt pievienoti arī jūsu klientu uzņēmumu un pārvietošanās ir bez atsevišķas pieslēgšanās. Tātad jūs vienreiz pieslēdzaties Kosmokas sistēmai ar reģistrēto e-pasta adresi un visus uzņēmumus varat pārvaldīt no šīs vienas adreses. Taču tāpat laikā katram uzņēmumam ir sava datubāze, savus arhīvus un piekļuvis, ja tiks pievienot, teiksim, uzņēmuma darbinieki, viņi nekādā gadījumā nepiekļūst citiem uzņēmumiem, kuros jūs esat administrators. Tāpēc, par to nav jāsatraucās. Tā. Būtībā no manas puses tas būtu, meloju, tas nav viss, jo ir viena fantastiska digitalizēšanas funkcija, kas ļauj digitalizēt dokumentus arī vairākumā tieši mākoņu pakalpojumā, un tas ir atrodams šajā labajā stūrī, šī poga pievienot dokumentus, ļauj tātad vai nu vienkārši ievilkt dokumentus, vai izmantojot šo pogu, es paņemšu rēķinus, vai, vienlaicīgi pievienot vairākus. Un šādi pa vienam dokumenti tiek digitalizēti, 1, 2, 3. Tātad, kad arī šis ir digitalizēts, tad man parādās iespēja vai uzreiz iesniegt, nepārbaudot datus. Tātad tas nozīmē, ja es izmantošu šo iespēju, es datus visdrīzāk pārbaudīšu jau Standard Books sistēmā, ko arī var ļoti ērti darīt, jo jaunākajā versijā ir arī šis salīdzinājums skats, par ko daudz klienti jau ir izteikuši atzinīgus vārdus. Vai nu es pārbaudu šeit pat uz vietas, tad atkal skatos, salīdzinu datus ar to, kas ir norādīts rēķinā, varu pievienot atmaksu informāciju, vai ir maksāts ar uzņēmuma līdzekļiem vai personīgiem līdzekļiem, visu to jau izrunājām. Pārbaudu visus dokumentus, ja visi man apmierina, aizveršu ciet, nospiežu iesniegt un redzu, ka visiem maniem pievienotiem dokumentiem status ir nomainījies, es notiek apstrādes un priecīgs un varu uztaisīt kafiju un gaidīt, kad šie dokumenti ielasīsies grāmatvedības sistēmā. Ātros tempos no manas puses tas ir viss. Došu vārdu Elvim. Elvis pastāstīs, ko viņš dara ar šiem dokumentiem
grāmatvedības sistēmā Standard Books vai Standard ERP. Jā, labdien! Sākšu ar būtiskāko, apsveicu ar vakardienas uzvaru. Šis paliks ierakstā, līdz ar to man liekas, ka tas ir svarīgi šai uzvarai pār Čehiju. Un jā, mans vārds ir Elvis Kalbergs, es ekscelenta Latvijas valdes loceklis, un kas nozīmē, ka es no grāmatvedības nesaprotu pilnīgi neko. Bet toties es esmu aktīvs Cost Pocket lietotājs, un tāpēc es varēšu apliecināt to, ka tas ir viens varens rīks manā dzīvē, jo es varu no depo vai benzīna tanka vai jebkā iznākt, nofotografēt čeku un izmest viņu ārā. Tas ir tik burvīgi. Tas ir. Katru reizi es priecājos. Un šodien es varbūt, ka nerādīšu lietas, kuras jau mums ir 2 gadus, tur kā pieslēgt, aktivizēt Cost Pocket un tam līdzīgi. Es pievērsīšos lietām, kuras ir vai nu nesen parādījušās, vai pat vēl tikai parādīsies jaunajā versijā, kura pat pavisam jau nav aiz kalniem. Apmēram pēc 2 nedēļām būs pieejama. Un sākšu es varbūt ar tādu tā kā zivs iedošanu. Kā tur? Ja, nevis zivs, mācīšu makšķerēt, otrādi tieši. Un atgādināšu, ka mēs ļoti centīgi veidojam aprakstus par šīm funkcionalitātēm, un ja kaut kas no ātri stāstītā šodien interesēs un gribēsies ieslēgt, tad parādīšu, ka es šodien runāšu par dokumentu vadības logu. Par to ir apraksts, kā to ieslēgt. Es vienkārši neieslīgšu tajā detaļās. Ja? Un runāšu šodien par to, kā piesaistīt finanšu kontus šiem te izmaksu veidiem, kurus arī Kaspars minēja gan predefinētajiem, gan jūsu uzņēmumā izveidotiem, kas, piemēram, ļauj jums sadefinēt, ja 5 mašīnas, nodefinēt 5 automašīnu izdevumus un uzreiz automātiski piesaistīt arī objektu, piemēram, klāt. Un autogrāmatojumu. Un tā ir tā 3. lieta, ko es gribēšu minēt, par autogrāmatojumiem, par kuriem pārsteidzoši maz Standard Books un Standard ERP klienti vispār zina, ka tāda ir, bet tā ir baigi foršā štēle īstenībā. Un tāpēc to es šodien mazliet pareklamēšu. Bet par to iepriekšējo webināru un jau tādām, tā kā tehniskām detaļām, kā lietot no Books puses un tam līdzīgi, vienmēr var iet un apskatīties mūsu webināru iekšu apmācību kursu sadaļas mājaslapā, un tur mēs parādām tad tieši to lietošanas daļu vairāk. Ok. Tad es pārslēgšos uz Standard Books, un kā jau es solīju, tā pirmā lieta, ko es gribu pieminēt, lūk arī Kaspara digitalizētais pārskats ir. Mēs viņu varam atvērt vaļā, un ko mēs te redzam, ka mums blakus uzreiz viņš tieši tāpatās arī kā Cost Pocketā mums arī parāda šo te pievienoto Cost Pocket izveidoto automātisko atskaiti, kur es redzu, ka viņš ir Eiro aptiekā iepircies un Circle K, un ka tās ir biroja izmaksas un citas izmaksas, un mēs varam apskatīt šos čekus. Un mēs varam redzēt arī, ka viņi ir jau parādījušies avanses norēķinā, un arī redzam, ka man gan nepareizais konts piesaistīts, kā jau es teicu, es neesmu grāmatvedis, bet tad lūk caur šo te funkcionalitāti Cost Pocket izmaksu konti, mēs varam šīm te predefinētajām izmaksām, izmaksu veidiem piesaistīt pretī jau konkrētus konta numurus. Un tajā gadījumā ielasīsies jau konts automātiski avanses norēķinā vai piegādātāja rēķinā. Es varu arī pārslēgties uz citu avanses norēķinu, tad man šeit atkal rādīsies tas cits avanses norēķins, piemēram. Un mēs redzam, ka šeit arī ne tikai ir ielasījies konts, bet ir arī automātiski sadalīta šī izmaksa 2 rindās, bez PVN, ar PVN. Un kā tad tas ir noticies, ja mēs atvērsim vaļā šo te kontu konkrēto, tad mēs redzam, ka
šeit autom laukā ir ievietot šāds te kodiņš, un tas ir tā saucamais automātiskais grāmatojums. Automātiskos grāmatojumus var atrast finanšu modulī iestatījumā autogrāmatojumu, un šeit var predefinēt šādus te dažādus noteikumus, kā tad sadalīt kaut kādas konkrētas izmaksas proporcionāli, piemēram, 50/50 starp ar PVN un bez PVN, vai arī 40/60 ar PVN, bez PVN, vai arī mēs tikpat labi to varētu izmantot arī tad, ja, piemēram, mums ir iekšēji nosacījums, ka visi biroju izdevumi sadalās tur 30% administrācijas izmaksu centram, 40% kaut kādam citam izmaksu centram, jeb šo objektam, un 30% vēl kādam citam. Piemēram, ja, tad tas daudzkārt atvieglo šo te precīzo izmaksu sadali pa izmaksu centriem vai ienākumu centriem vai objektiem. Un jā, tad tā jaunā funkcionalitāte, kas būs jaunajā versijā, uzsveru, ir, ka šie te autogrāmatojumi tiks automātiski ielasīti no piesaistītā konta. Protams, ka šī autogrāmatojuma funkcionalitāte ir bijusi šeit tā kā forever and ever, un tāpēc mēs redzam, ka es varu arī šeit šo te nesadalīto rindu ar jau eksistējušu autogrāmatojumu kodu arī proporcionāli sadalīt, un sistēma to izdarīja. Tas būtu par avansa norēķiniem, biroja izmaksām neļāva, tad es ievietošu. Tas būtu par šo. Tālāk par šo pašu ar piegādātāju rēķiniem, tad atgādināšu, ka no CostPocket digitalizētie dokumenti ienāk nevis ienākošajos rēķinos pa taisno, bet gan šajā starpreģistrā, kas saucās ienākošie e-rēķini. Kādēļ tā? Dažreiz mums jautā. Tas ir primāri tāpēc, ka, kā mēs zinām, 25. gadā būs e-rēķini obligāti, ja? Un daudz uzņēmumu arī sāk lietot jau tagad, un mēs jau tā kā skatoties uz priekšu, gribētu, lai tajā pārejas periodā, ja sevišķi būs arvien vairāk tā, ka ienāks gan e-rēķini, gan ienāk papīra dokumenti, un tad viņi visi tā kā ir jāapstrādā vienā darba plūsmā. Tāpēc arī gan CostPocket digitalizētie rēķini, gan e-rēķini ienāk ienākošo e-rēķinu reģistrā, kur tad grāmatvedis var viņus apstrādāt, piemēram, palaist uz apstiprināšanu ar apstiprinājumu noteikumiem vadībai vai vēl kaut kā, un beigās izveidot ienākošo rēķinu. Es te parādīšu vienu piemēriņu, ko es arī biju pirms tam sagatavojis, un atkal mēs redzam, ka šeit mēs automātiski blakus redzam priekšskatījumu. Atzīmēšu, ka priekšskatījumā tikpat labi es varētu pievienot arī kādu citu dokumentu, tīri, piemēram, es varu augšuplādēt, jebkādu citu dokumentu, nav svarīgi. Un tagad tas, ko mēs redzēsim, ir, ka, ja es skatīšos vēlreiz uz šo te dokumentu logu, tad šeit būs ne tikai tas viens dokuments, bet es varēšu apskatīties visus pievienotos failus, kas šim te dokumentam ir. Ja, tad, piemēram, tur varētu būt kaut kāds līgums, akts, vēl kaut kas pielikts, un tad es varu viņus visus priekšskatījumu logā apskatīt, nevajadzīgos arī izdzēst vai lejuplādēt, vai arī augšuplādēt īstenībā caur šejieni vēl kādu papildus dokumentu. Un jā, šo te dokumentu vadības logu var konfigurēt lietotāja līmenī. Modulī sistēma ir dokumentu vadības pieeja tāds iestatījums, kurā tad es varu nodefinēt, šajā gadījumā es esmu pateicis, ka visiem lietotājiem ir jāvar vaļā dokumentu vadības loks, bet tikpat labi es varētu katram lietotājiem norādīt, vienam avansu norēķinos rādīt, otram avansu norēķinos nerādīt šo priekšskatījumu logu, piemēram.
atgriežoties pie piegādātājiem, te nekas nav mainījies tajā ziņā, ka, ja es izveidoju es tad varu izveidot ienākošo rēķinu šeit ar vienu klikšķi, komandu F vai vienu klikšķi, un attiecīgi tālāk man izveidosies ienākošais rēķins, kurš automātiski piesaistās e-rēķina ierakstam, un arī šeit darbosies piesaistītie izmaksu konti un autogrāmatojumi, ja tas ir nepieciešams, un arī šeit strādās priekšskatījums. Attiecīgi visur tas strādā līdzīgi un vienādi, kā jūs arī sagaidītu. Jā, manuprāt, ka tas savukārt ir viss no manas puses. Kā mēs redzam, tad Kaspara iesūtītie dokumenti arī mums te visi ir redzami un visi ir digitalizēti. Tik vienkārši tas arī ir. Varbūt, ka beigās padalīšos ar reālu pieredzi arī es no savas puses, tādējādi maigi pārējot pie Jolantas tēmas, tādas reālas pieredzes. Neaizmirstiet, ka ir tā e-pasta funkcija. Es esmu redzējis daudzus Costpocket lietotājus, kas domā, ka tikai caur mākoņa aplikāciju var augšuplādēt dokumentus, un tad beigās viņi sanāk, ka dara to pašu, ko agrāk ar iesniedzot dokumentus grāmatažiem, taisa mapīti, liek tur dokumentus un tad augšuplādē. Patiesībā tas vieglais ceļš ir ienāk e-rēķins vai ienāk rēķins, es atvainojos ar PDF pielikumā, forward aizmirstam. Tieši tas pats, kas ar čeka nofotografēšanu. Ar domu, izmantojiet to, ka tas ir tiešām tas, ko Kaspars rādīja sākumā, tas grafiks, ja? Tikko tas dokuments ir, tā uzreiz bliežiet pa pogām. Fotografējiet, ja tas ir čeks, vai arī rēķinu var fotografēt, un sūtiet uzreiz uz e-pastu, lai neaizmirstās, lai ir laicīgi dokumenti apstrādāti, lai grāmatažiem vieglāk periodu noslēgt un visi citi labumi, lai rodas. Savādāk ir dzirdēt, ka tas Costpocket jau neko nerisina, vai ne? Es tāpatās tur sekoju līdzi un skaitu, cik man tie e-rēķini, bet tas vairāk ir tāds savu paražu un darbplūsmas mainīšanas jautājums. Un, izmantojiet šīs te jaunās funkcijas iekš Books un Standard ERP, manuprāt, ka tās tieši grāmatvežiem ļaus vēl vairāk labuma gūt no šī visa, jo atliks iedresēt varbūt kādu lietotāju izvēlēties pareizo izmaksu veidu, avans norēķinos, bet toties ļoti daudzas lietas, kuras avans norēķina ierakstā tiek darītas manuāli, tāpat autogrāmatojumi, sadalīšana par rindām vai vienkārši pareizā konta piešķiršana, tās visas var pilnībā automatizēt, principā standartizējot, vienojoties, kādi mums tie izmaksu veidi ir un kurus kontus tad mēs izmantojam, tikai pielabojot beigās. Un avans norēķinos kopumā mēs šajā versijā būsim vēl vairākus uzlabojumus veikuši, balstoties tieši uz ārpakalpojumu grāmatvežu vēlmēm, kas strādā, mums te bija tāds kāzus, ka sūtīja iekšā, tur runāja par maksimums 50 dokumentiem. Mums bija tāda situācija, kad bija pārskats, kurā bija tik daudz čeku iekšā, ka mums nepietika rindu avans norēķinā. Un tad mēs esam palielinājuši rindu skaitu avans norēķinā un arī pielikuši šo te autogrāmatojumu funkciju. Tā tas viss balstoties uz reāli ārpakalpojumu grāmatvežu vēlmēm, kas digitalizē jau simtiem čeku un rēķinu. Lūk, tas, manuprāt, arī viss no manis. Un tagad varbūt Jolanta padalies tad tu ar savu pieredzi. Vai mēs nemelojam, vai ir kaut kāda jēga no tā Costpocket, un tā, tev kā lielu priekšnieku,
bakstītājai tev varētu būt ļoti tāds relevants stāsts dzīves. Jā, paldies, Kaspar un Elvi. Pārstāv uzņēmumu King Coffee Service, kas īstenībā ar standarta ERP jau strādā no pašiem pirmsākumiem 2007. gada, kad uzņēmums tika dibināts. Mūsu misija ir vienkārša – nodrošināt lieliskāko kafijas baudījumu, neatkarīgi no tā, kur un kā tiek pagatavota kafija. Un šo pieredzi mēs gribam nodot visiem saviem klientiem. Un, protams, kad arvien vairāk klientu mums prasa, kā tad jums ar to ilgtspēju vai ne? Jo ilgtspēja kā jēdziens, manuprāt, mūsdienās nav iedomājams neviens politikas plānošanas dokuments bez šī jēdziena. Un tā tad arī mēs domājam, kā mēs varam strādāt ilgtspējīgāk, jo jau vairāk kā 10 gadus mēs ejam šajā virzienā. Un tagad pēdējos 2 gadus šis notiek apzināti, jo mēs rūpējamies par dabu un vidi un vēlamies to darīt arī kopā ar saviem klientiem. Un tas sākās no tā, ka kafiju mēs cenšamies iegādāties patiešām no fermeriem, lai tas piegādes ceļš būtu visīsākais. Grauzdētājs arī mums ir tāds, kas ir līdz pat 30% energoefektīvāks kā citi līdzvērtīgi grauzdētāji. Esam izgājuši Rainforest Alliance certifikāciju un arī esam certificēti kā bioloģiska grauzdētava. 100% pārstrādājam kafijas iepakojumu un zero waste kafijas konteineri. Un, protams, kad arī tikšana vaļā no dažāda veida papīriem ir neliels, bet būtisks solis, lai mēs varētu nodrošināt labāko risinājumu saviem klientiem un rūpēties par planētu, uz kuras mēs dzīvojam. Es te paritināju, gatavoties semināram atpakaļ savus e-pastus un izrādās 2020. gada oktobris ir tas brīdis, kad kopā ar finanšu vadītāju uzņēmumā vienojāmies, ka gribam digitalizēt avansu norēķinus. Un kā galvenais mērķis tad brīdī tika izvirzīts, lai ir iespēja attālināt strādāt ar dokumentiem, jo tas bija arī Covid laiks, lai mums būtu digitalizēts arhīvs, jo avans norēķini mūsu uzņēmumā ar visiem komandējumiem droši vien kā daudz kur citur aizņēma gana daudz plauktā mapes. Un arī kā viens no soļiem zero paper politikas virzienā. Tad, protams, tanī 2020. gada oktobrī mēs bijām atraduši, ka Igaunijā ir tāda forša aplikācija, kas strādā arī uz Apple telefoniem, kas mums bija ļoti būtiski, kad ne tikai Android, bet arī Apple telefoni. Un sazinājāmies ar Kasparu, kas, manuprāt, tu nesen pat biji sācis strādāt. Tā varētu būt, jā. Es pavisam zaļš biju. Es vēl joprojām jūtos ļoti zaļš, bet... Jā, tad bija vispār cita pasaka. Jā, un uzdevām Kasparam sakrālo jautājumu, vai būs integrācija ar standarta ERP, un tieši tāpatās ar Excelentu. Šādas iestrādes jau izrādās viņu starpā bija, un 2021. Gada janvārī saņēmām ziņu, kad Excellent ir pabeiguši testēšanas periodu un ir gatavi mums piedāvāt kļūt par testa klientu. Pagāja kaut kāds laiciņš, līdz mēs varējām iekļaut to savā darba plūsmā, bet tātad 2021. gada jūnijas ir tas, kad es skatos, ka visi avansa norēķini mūsu kompānijā jau tiek iesūtīti izmantojot cost pocket funkcionalitāti. Attiecīgi, to tad es varētu arī uzskatīt, ka brīdi, principā pēc 14 dienām varēsim svinēt 2 gadu draudzību. Jā, un tad kāda tad bija dzīve pirms un kāda ir dzīve pēc čeku digitalizācijas? Tātad līdzīgi droši vien kā jebkurā uzņēmumā pirms tam darbinieki iesniedza čekus un vadīja standarta ERP katrs savu avansu norēķinu. Vēlāk grāmatvežiem apstrādājot šos čekus, protams, iestājās visas tās lietas, ko jau Kaspars minēja. Tātad bija gan nozaudēti dokumenti, gan saburtzīti, grūti nolasāmi čeki.
grāmatvežiem šie čeki tika iesniegti novēloti arī. Tāpēc tagad, līdzīgi kā Elvis, izejam no benzīna tanka, nofačējam čeku un aizmirstam par viņu. Tātad, kas tad ir mainījies? Tagad visi dokumenti mums ir skaidri salasāmi, ērti pārskatāmi standarti ERP. Elvi, paldies par šo dokumentu vadības logu, manuprāt, ļoti ērts un atvieglo grāmatvežiem darbu. Un, protams, kad esam tikuši vaļā no papīra arhīva, kas ir arī ļoti, ļoti būtiski. Tālāk tad gribēju pastāstīt, kā tad varbūt ieinteresēt un motivēt darbiniekus izmantojot šo risinājumu. Es tā mēģināju atcerēties, man liekas, ka nemaz īsti nevienu nevajadzēja motivēt, vajadzēja tikai parādīt, kad redz, kur tā vietā, ka tu kaut kādā makā vai mapītē krāj šos dokumentus, tanī brīdī, kad tu dabū čeku, tu viņu nofotografē un par viņu tu vari aizmirst. Tas bija tas vienkāršākais darbs. Sākotnēji mēs no savas puses uztaisījām lietotājiem gana detalizētu tādu instrukciju ar visām bildītēm, tādas kā tagad ir pieejams arī palīdzības sadaļā Excellent mājaslapā, kur tātad katram darbiniekam bija norādīts soli pa solim, kā tad viņam šo avansu norēķinu iesniegt. Tātad, ko nozīmē cost pocket, kā tur iekļūt, kas tad ir jādara ar to čeku. No savas puses izvēlējāmies maksimālo pakalpojumu, ko piedāvā Cost Pocket, ir šī pilnā dokumentu digitalizācija, kas vēl vairāk samazina darbības, kas ir jāveic pašiem darbiniekiem. Un tātad devām iespēju katram pašam izmēģināt, kā tas ir, kad tu vari avansa norēķinus iesniegt digitāli. Mūsu uzņēmumā es esmu arī kā kontaktpersona, kas palīdz visiem darbiniekiem, jebkuras jaunas procedūras gadījumā, teiksim, viņi droši var nākt pie manim un uzdot sev neskaidros jautājumus, vai es palīdzu atrisināt arī kaut kādas tehniskas ķibeles, ja tādas ir. Līdz ar to, ja es pareizi atminos, pirmā mēneša laikā, varbūt kādi pāris darbinieki atnāca vai uzdeva kādu jautājumu man attālināti, ja bija kāda neskaidrība, bet tātad no savas puses mēs jau no pirmsākumiem izmantojam šos izmaksu kontus vai izmaksu sadaļu, nodefinējot to pa departamentiem. Tātad katrs darbinieks zina, kurā departamentā viņš strādā. Tur apakšā ir arī salikti tātad tie konti, kurus viņi biežāk izmanto, pie tam secībā, kad pirmie ir biežāk izmantojamie konti, un tālāk jau tad var paskrolēt uz leju, ja, teiksim, ir nepieciešams kāds cits. Līdz ar to mēs ļoti, ļoti gaidām to jauno versiju, kad tie konti arī automātiski kritīs iekšā avans norēķinos, bet tas mūsu workarounds, kā mēs līdz šim to izmantojām, kad izmaksu konti cost pocketā mēs definējām, sākot ar standarta ERP konta numuru sākumā. Attiecīgi arī pēc tam grāmatvežiem bija gana viegli šo avansu norēķinu apstrādāt. Bet no savas pieredzes teikšu, jo mazāk jūs varat, teiksim, jo vairāk jūs varat vienoties, ka tas kontu daudzums, kas tiek izmantots avansu norēķinos, ir mazāks, jo lietotājiem tas būs arī vieglāk lietojams, jo skaidrs, ka pieņemsim tādi mums inženieri, kuri čekus iesniedz ļoti reti, jo pārsvarā viņiem tātad viss jau ir pieejams, viņi paši neko nepērk, bet ja tāda nepieciešamība ir, tad viņām noorientēties šos izmaksu kontos varētu prasīt kādu laiciņu, bet ja tur ir pieejami 2-3 viņiem būtiskākie, tad, protams, kad arī ērti ir atrast īstāko.
Jā, un tātad, kas tad ir galvenie ieguvēji, jeb ieguvumi no šī procesa? Es gribētu teikt, ka tie ir ieguvēji pilnīgi visi darbinieki, jo tātad mums jau daudzus gadus atpakaļ tātad katrs pats iesniedza savu avansu norēķinu. Pirmkārt, tātad bija jāapmāca katrs jaunais darbinieks darbā ar standarta ERP sistēmu, kur atrodas avansa norēķini, kas tie tādi ir, kāpēc tur ir jāizvēlās kaut kādi viņiem nesaprotami konti, un tad vēl jāpāršķir lapiņas, lai ievadītu manuāli jaunu kontaktu, kurš iepriekš sistēmā nav bijis, un kur tad čekā vispār atrodas PVN numurs, un kur vēl kaut kādi PVN kodi jāmeklē ir, tad šis viss ir atkritis līdz ar iespēju Kostpoketā vienkārši nofotografēt čeku, izvēlēties korekto izmaksu veidu, un tālākais darbs jau notiek pats automātiski, pateicoties Kostpoket čeku digitalizācijas iespējām un savienojumam ar standarta ERP. Protams, kad laimīgi ir arī mūsu grāmatveži, kuriem nav jāmēģina izburtot, kas tad ir tādīs pusizdzisajos čekos mēģināts tur norādīt. Un, protams, tas viennozīmīgi ir mazinājis kļūdu skaitu, nav jāsaglabā šie čeki, un man jāsaka, ka arī pazudušo čeku skaits mūsu uzņēmumā ir pietuvojies 0, jo tātad, jebkurš darbinieks jau ir kā tādu ikdienas rutīnu iekļāvis, kad, ja man ir šis izdevums, es viņu ar aplikāciju telefonā nofotografēju, un tālāk jau par to nerūpējos vairs. Kas vēl mums ļoti patīk uzņēmumu Kostpoket elastīgā cenu politika, kur tā tad ir iespējams izvēlēties starp fiksētu mēnešu maksu vai maksu atkarībā no dokumentu skaita. Tāpat tās sākotnēji mēs, manuprāt, sākām strādāt arī ar robotizēto digitalizāciju, un pēc tam jau pārgājām uz pilnā servisa digitalizāciju, novērtējot to, kad Kostpoket pusē ir vēl kāds cilvēks, kas pāriet pāri šiem čekiem un tad atvieglo arī mūsu pusē šo darbu, tādējādi sasniedzot gandrīz 99% pat vairāk precizitāti ar datiem, kas ielasās standarta ERP. Jā, tātad, manuprāt, mūsu pusē tā darbinieku ieinteresētība parādās ar to, ka mēs esam principā 3 vārdi - skaidrība, efektivitāte un biznesa elastība. Darbiniekiem skaidri pieejamas instrukcijas, kas ir kā jādara, efektīvi, ātri to visu izdarīt, un tātad, nezinu, ja pēkšņi uzrodās kāds jauns izmaksu veids, ātri uzzvanam Jolantai, Jolanta pieliek klāt, un uzreiz ir arī viņš pieejams. Jā, tad vienīgais, teiksim, mans ieteikums jebkuram uzņēmumam, kurš domā par šī risinājuma ieviešanu, ir skaidri nodefinēt, kas tad jums tiks iesūtīti kā dokumenti un kas kā pārskati, izdevuma pārskati, jo šī bija viena no lietām, kas mums sākotnēji darbiniekiem varbūt nebija skaidra. Pat ja instrukcijā tas bija ierakstīts, bieži vien mums avansa norēķina čeki iekrita kā ienākošie e-rēķini, un pagāja neliels brīdis, līdz mēs sapratām, kāpēc, jo tātad darbinieki vienkārši izvēlējās dokumentu, nevis izdevumu pārskatu. Bet tāpēc ir ļoti labi, kad ir viens cilvēks, kaut vai tas ir arī tas pats grāmatvedis, kas uzreiz tālāk komunicē ar darbiniekiem, kad, hei, šoreiz tev iekrita kā ienākošais e-rēķins, kas nav nekas traks, jo arī to ienākošo e-rēķinu mēs varam pārvērst tālāk par avansu norēķinu, bet tātad turpmāk izmanto izdevumu pārskatu vai komandējumu atskaiti,
lai teiksim, tomēr kaut viens solītis būtu mazāk. Jo, ja tas būs izdevuma pārskats vai komandējuma atskaita, tas uzreiz iekritīs kā avansa norēķins. Ja tas būs kā dokuments, tas iekritīs piegādātāju modulī kā ienākošais e-rēķins. Jā. Un, protams, kad līdz ar to samazinās viss šis dabas resursu patēriņš, kā Kaspars minēja, ļoti ērta ir šī dokumentu pārlūkošana, izmantojot dokumentu vadības logu, un tā visa rezultātā ir ātrāka datu apstrāde. Vienīgais, ko mūsu grāmatvedi katru mēnesi dara, ir izsūta automātisku atgādinājumu līdz 5. datumam, kas ir noteikts mūsu uzņēmumā, kā avansa norēķina par iepriekšējo mēnesi iesniegšanas datums, ir jāiesniedz šie izdevuma pārskati. Ja kāds ir aizmirsies grāmatvedē, tātad tīmekļa pārlūkā var redzēt, kad redz, kur šie darbinieki vēl nav iesūtījuši, kas arī ir īstenībā viens liels pluss. Redzu Elvis māja ar galvu. Ceru, ka neesmu neko samelojusi. Manuprāt, jo tiešām tiklīdz kā darbinieki saprot to pievienoto vērtību, ka tanī brīdī, kad tev tas čeks ir, tu izvēlies telefonu, nofotografē un principā uztaisa pāris klikšķus, izvēloties izdevuma veidu ar maksāšanas līdzekli un saglabā esošajā izdevuma pārskatā un mēneša beigās, tad vienīgais, kas tev ir jādara, ir jāpārskata un jāiesniedz viņš. Tur gan ir tā, ka ir divas puses vienmēr, kuras ir jāpārliecina par Costpocket lietošanu. Viena ir lietotāji, kuriem ir par to ērtumu jāpārliecinās, un otrs ir grāmatveži, kuriem jāpārliecinās, ka tas tiešām atvieglo pēc tam to apstrādi. Un tā pretestība ir bieži vien no abām pusēm vai tikai no vienas puses, kā nu kurā uzņēmumā. Bet jā, par to sadalīšanu tas labs punkts, par ko ielādēt kā piegādātāja rēķinu, kā avans norēķinu. Es esmu redzējis dažādas stratēģijas arī, kur katrs uzņēmums var izdomāt, kā viņš to darīs pa savam. Teiksim, es zinu, ka ir uzņēmumi, kas kā avans norēķinu liek to, kas ir samaksāts no saviem līdzekļiem, bet kā e-rēķinu visu to, kas ir samaksāts ar uzņēmumu vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā tur droši vajag padomāt, kas ir ērtāk katram uzņēmumam pašam un tā arī izmantot. Jā, jo tieši tā, ja mēs iekšienē to procesu esam skaidri aprakstījuši un nodefinējuši, tad arī darbiniekiem ir daudz mazāk jautājumu un vieglāk iespējams pieņemt kaut kādas pārmaiņas, bet šorīt no rīta apjautāju arī gan grāmatvežus, gan tos, kas biežāk iesniedz avans norēķinus, vai teiksim, ir kaut kādi mīnusi, visi viennozīmīgi atbildēja, ka ir tikai ieguvumi no šī procesa. Tā, man varbūt paveicās, man nebija jāpārliecina cilvēki sāk lietot, jo tikko kā pirmo reizi izmēģina, tie ieguvumi ir acīm redzami. Jā, un teiksim, arī sākotnēji saskārāmies ar situāciju, kad pieņemsim, aizbrauc tur uz depo, iepirkt kaut kādas detaļas daudzas, un čeks ir ļoti garš, jā. Tad, manuprāt, ģeniāls risinājums vienkārši čeku sagriezt daļās un salikt blakām un nofotografēt. Arī ir lielisks risinājums. Jā, es patiesībā pārsteigts biju, kad tu izteicies, ka nebija jāpārliecina. Tev tiešām paveicies ar kolēģiem, jo man no pieredzes, katram 4. grāmatvedim savus norēķinu personas ir tomēr jāpārliecina, protams, jāizglīto un jāsagatavo digitalizēšanas visam. Redz, varbūt, teiksim, mums visi lietotāji jau
līdz cost pocket ieviešanai paši vadīja iekšā avans norēķinus. Nu jā. Kas arī ir nevis noliekam kaudzīt ar čekiem grāmatvedēju uz galda, bet tātad paši arī vadīja. Līdz ar to tas ir tāds jau vienu soli viņi darīja. Un līdz ar to viņi zināja, ko nozīmē izvēlēties no visu kontu saraksta savu vajadzīgo pareizo kontu. Tad piedāvājot viņiem cost pocket, kur jau ir pa departamentiem definēti izmaksu veidi ar viņiem limitētu sarakstu, no kura ir jāizvēlās, tas uzreiz tas ļoti liels iegūms bija. Zin kā, reti kuram klientam ir dedicated iekšējais būtībā ERP konsultants. Daudz nav līdz tādai lietai aizdomājušies. Tā kā. Jā. Arī es jaunajiem klientiem parasti iesaku, ja tie ir vai apkalpojumu grāmatveži vai vienkārši lielāku uzņēmumu, es iesaku norīkot vismaz vienu personu, kas būs tā kā mini projektu vadītājs, kad zinās, jāatnāks jauns darbinieks paskaidrot, kura poga jāspiež kad un kur, un kāpēc, jo tomēr nereti ir cilvēki, kas kautrējās, kas baidās uzzvanīt Kasparam, kur no es viņu tur tagad traucēšu ar saviem jautājumiem, kuru pogu spiest un tā tālāk. Protams, paldies Dievam, ir ļoti liela daļa arī, kas zvana un prasa un kas aizrāda, ka es nospiežu to pogu, bet viņi nedara dažreiz to, ko man vajag. Bet jā, ir ļoti labi, ja ir tomēr uzņēmuma iekšienē kāds viena persona, kas par guru var nosaukt. Un Jolanta arī paldies par, man liekas, man ideja radās no tā, ka tu padalījies ar to, ka jūs izsūtat šos atgādinājumus norēķinu personām par avans norēķinu pārskatu iesniegšanu. Varbūt, ka tur var kaut ko arī automatizēt, jo mēs it kā izsūtam mēneša beigās atgādinājumus, bet es sāku aizdomāties par personalizētiem atgādinājumiem. Nu, jā, tas ir kaut kas, ko padomāt man, jo mums tas produkts vienalga jāturpina attīstīt un programmētājiem iespējams kaut ko pievienot darāmo darbu sarakstam. Jā, un es tiešām novērtēju, kad mūsu sadarbības laikā ir bijusi iespēja gan patiešo konsultēties, meklēt kopīgi kaut kādus risinājumus, gan arī, teiksim, šie nākotnes uzlabojumi visu laiku notiek līdz brīdim, kad varbūt kamera pati atradīs šo čeku. Jā. Cenšamies priekš klausītājiem var paskaidrot, ka jā, mēs tātad produktu izstrādājam būtībā vadoties pēc klientu atsauksmēm, ieteikumiem un tā tālāk, un tā loģika, ja tas darāmos darbu saraksts mums, mēs viņam galvu neredzam, bet mēs viņu prioritizējam būtībā pēc, jo vairāk tiek prasīta kaut kāda konkrēta funkcionalitāte, kaut kāda īpašība, jo augstāk mēs to pavirzam tā kā darāmo darbu sarakstā. Un tad vienā brīdī es sāku programmētājiem krist uz nerviem, līdz esmu galīgi viņiem uzkritis, un tad viņi izdara to, un tad varbūt klienti, kas ir prasījuši konkrēto funkciju, viņi patestē, komentē, mēs vēl pielabojam, un tad mēs viņu tā kā palaižam publikai. Jolanta, vai tev ir vēl kaut kas? Jā, īstenībā vēl viena lieta ir, kad ieteikt jebkuram uzņēmumam, kas jau ir sācis lietot integrāciju ar cost pocket, ik pa laikam iziet cauri vēlreiz tam procesam. Jo iespējams ir kaut kādas jaunas lietas, kas ir palaistas garām. Ir iespējams, kā jau ar jebkuru procesu, laika gaitā mums iespējams zūd kaut kāds fokus, mēs palaižam garām kaut kādas mazas niansītes, kas var atvieglot mūsu darbu. Un tāpēc, piemēram, arī es gatavoties šim webināram, uzgāju par tiem jaunumiem, kas mums vēl priekšā, kurus noteikti uzreiz centīsimies ieviest, tikko kā būs jaunā ERP versija. Un tātad arī pārunājot ar grāmatvežiem, varbūt es arī pamanīju kaut kādus mazus solīšus, ko kaut vai tā pati, kas ir dokuments un kas ir izdevuma pārskats, kas varbūt kaut kādā brīdī bija paslīdējis garām, un tādējādi kaut vai pāris klikšķus grāmatvežiem
veltus radot. Vai jūs, Jolanta, izmantojat apstiprinājumus? Vai vispār tāda apstiprinājumi jums nenod? Vai viss, ko cilvēks iesūta, viss tad arī skaitās? Tātad departamenta vadītājs ir tas, kurš apstiprina. Un kā jūs to dariet ar darījumu apstiprinājumiem? Patreiz vēl nē. Tas ir nākamais. Burvīgi. Labi. Labi, tad vēl pāris lietas no manas puses. Jolanta arī manā vietā jau pastāstīja, ka ir tāda opcija, kā pilna servisa digitalizēšana, tā kā Jolanta man pamatīgi atviegloja darbu. Pirms es sāku runāt par cenām un digitalizēšanas tiem veidiem, es paskaidrošu, ka informācija arī, pamācības, to pašu, kā izveidot personalizētas izdevumu veidus, var atrast Kospublika mājaslapā, tātad sadaļa, kā lietot, un te būtībā ir daudz un dikti. Var paprasīt, uzrakstīt man e-pastā, un es atsūtīšu saiti, reiz konkrēti, vai arī caur meklēšanu, un, izdevumu veidi. Dažiem pat ir, video ierakstīts, kā to darīt, kā to veikt, un esmu centies arī ilustrēt. Tā kā, nav jāuztraucās, nav jāatcerās visu no galvas, visu, ko mēs stāstam, arī tas būs ierakstā, atcerieties, mēs izsūtīsim šodien, rīt ierakstu, un par tātad pieminēto pilnu servisu digitalizēšanu. Kospublikam ir divi digitalizēšanas tātad veidi, metodas, ir šī standarta, kuru es demonstrēju šodien, kur pēc dokumentu iesūtīšanas vai pievienošanas, fotografēšanas funkciju, kur man šie dati, no čeka nolasītie dati, man bija jāpārbauda pašam. Tātad man pašam jāpārliecinās, vai Kospublika robots ir visu nolasījis pareizi, ja ne, tad jāveic labojumi, un visbeidzot jāapstiprina. Pilna servisa digitalizēšana, kuru pieminēja Jolanta, būtībā tā galvenā atšķirība tāda, ka dokuments tiek iesūtīts vai pievienots, tiek norādīti izdevumu veidi, tiek norādīts, vai maksāts ar personīgiem vai uzņēmuma līdzekļiem, bet datu pārbaudi veids mūsu speciālisti, Kospublika speciālisti divās kārtās. Tātad mūsu pusē dokuments tiek saņemts, viņu pārbauda viena persona, izlabo kļūdas, ja tādas ir, pēc viņas dokumentu pārbauda otra persona, un tad apstiprinam dokumentu kā gatavu iesūtīšanai grāmatvedības sistēmā. Te ir jāsaprot, kur veidojās tā cenu atšķirība, tātad ar to manis rādīto, tātad robotizēto, parasto digitalizēšanas veidu, cenas veidojās atkarībā no lietotāja skaita uzņēmumā un arī no dokumentu skaita uzņēmumā. Bet pamatā tāda no lietotāja skaita. Katrs lietotājs izmaksā 5 eiro bez PVN, un katram lietotājam ir tātad mēnesī 100 dokumentu limits. Taču tas neierobežo, ja ir vairāk dokumentus, viņus droši var iesniegt, vienkārši rēķinam tiks automātiski pieskaitīti papildus 5 eiro, un lietotājiem tiks piešķirt papildus 100 dokumenti. Tātad, katrs lietotājs 5 eiro. Savukārt, pilna servisa digitalizēšanai ir divu veidu plāni. Ir šis precizitāte, kur par katru lietotāju tiek maksāts 7 eiro, un katram lietotājiem ir 30 dokumenti. Un tā galvenā cena atšķirība starp šiem diviem plāniem veidojās nevis tajos 2 eiro, bet tieši tajā dokumentu limitā. Kā es minēju, 5 eiro plānam ir 100 dokumentu limits, un ja tiek pārkārtas, tad pie rēķina pieskait 5 eiro, tad ar precizitāti limits ir 30 dokumenti, un katrs dokuments pāri limitam ir 40 centi. Tur tad arī veidojās tā galvenā, cenu atšķirība. Tur tad ir jārēķina, cik ir dokumenti un kāda būs tā atšķirība, un vai ir tad vērts. Un visbeidzot, tātad ir pieminētais arī plāns, kur cena veidojās pamatā no digitalizēta dokumentu skaita. Šis plāns ir ieteicams tiem uzņēmumiem, kur, uz vienu norēķinu personu dokumentu skaits
neliels, kur ir mazāk par, es pat teiktu, par 10, par 12 mēnesī, tad noteikti šis tas plāns, kuru vajadzētu izskatīt. Tā kā esam elastīgi plānos un arī, teiksim, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, varu teikt, ka izmantojot robo vai, teiksim, precizitātes plānu, pievienojot klientu uzņēmumu, tā kā piesaistot savam ārpakalpojumu uzņēmumam, tad katrā klientu uzņēmumā viens papildus lietotājs būs bez maksas. Tātad, tiklīdz tiks pievienots kāda norēķina persona uzņēmuma vadītājs, tad šis pirmais pievienotais lietotājs katrā uzņēmumā būs bez maksas. Un savukārt, ja piemēram tas būtu ar roboplānu, tad tiek pievienot divi lietotāji, katram ir 100 dokumenti, Costbuckets viņus summē, tātad tas dokumentu limits patiesībā ir 200, bet maksa tiek aprēķināta par vienu lietotāju. Tā ir iespēja, ja es ārpakalpojumu uzņēmums, ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmums, es iesaku izmantot, būtībā tad vajadzētu vienoties ar klientu, ka par Costbucket pakalpojumiem maksās jūsu ārpakalpojumu uzņēmums, vai tas kaut kā ietekmē jūsu tālāk pakalpojumu cenu, tas katra individuāla pieeja. Tas ir tātad par digitalizēšanas veidiem un cenām. Pie šīs arī atgādinu, ka jūnija beigām izmantojot šo promo kodu, kuponu kodu, varat izmantot Costbucket bez maksas jaunajiem uzņēmumiem, iepazīties un atgādinu arī iesaku tiem, kas tikko sāk izmantot Costbucket, ja ir tāda iespēja norīkot vienu personu jūsu uzņēmumā, kas būs atbildīgi par Costbucket, par tādu mini projektu. Jo, ja sākumā varbūt pēc video noskatīšanās varbūt arī liekas, ka viss ir daudz skaidrs, tad tikko sākam lietot, tad parasti rodās jautājumi un visādas nianses. Jolanta minēja, un es stāstīju par izdevumu veidiem un personalizētiem izdevumu veidiem. Tātad, visa šī, bukos, teiksim, var iestatījumus veikt pa lietotājiem, tad Costbucketā iestatīšana ir pa uzņēmumiem. Tātad katram uzņēmumam, kā es minēju, savu datubāzi, un katram uzņēmumam ir arī savi iestatījumi. Katram uzņēmumam tieši tāpat ir arī savi lietotāji. Ir administratori un ir parastie lietotāji. Galvenā šī ir tāda, ka administratori var mainīt visus uzņēmumu iestatījumus, mainīt integrācijas un redzēt visus uzņēmumā digitalizētos dokumentus, bet parastie lietotāji nevar mainīt uzņēmumu iestatījumus un var redzēt tikai un vienīgi tos dokumentus, kurus viņi paši ir digitalizējuši. Tā ir galvenās atšķirības starp administratoriem un lietotājiem. Savukārt, visa tā personalizēšana, visa īpatnība iestatīšana, teiksim, tā notiek caur iestatījumu sadaļu papildu iestatījumu. Šeit ir daudz un dikti, te ir arī izdevuma apstiprināšana un automātiskās valūtu konvertēšanas. To sadaļu noteikti vajag uzsākot darbu, papētīt, ja rodās jautājumi, uzjautāt, lai saprastu, kas tam ir domāts. Un tieši izdevuma veidi tiek personalizēti caur darbības plūsmu. Šeit nepieciešamības gadījumā viens no 5 klientiem patiesībā izmanto šo ekspresa režīmu, kur nav svarīgi zināt ne izdevuma veidu, ne atmaksu, ne grib zināt arī komentārus, tad vienkārši aktivizē ekspresa režīmu, nospiež saglabāt. Un būtībā tas nozīmē, ka dokuments vienkārši tiek vai nofotografēts vai iesūtīts, un nekāda papildus jautājuma netiek uzdot. Tāpat arī var individuāli atslēgt kaut kādus konkrētus soļus, kas varbūt nav nepieciešami. Bet personalizēšana notiek caur pārvaldīt izdevumu veidus. Šeit tātad atverot, redzu, ka jau ir mans veidotais saraksts. Sākumā tas izskatīsies šādi, būs tukšums, bet aktivizējot tātad parādīsies esošie, un te jau tālāk varēs viņiem darboties. Es varu dzēst šo, ja tas man liekas, es varu pievienot esošajiem, teiksim,
reprezentācijas izdevumiem kādu apakškategoriju. Un būtībā, jā, tas ir jāsaprot uzņēmumā iekšēji, kā šo organizēt. Patiesībā, klausoties arī Jolantas stāstīto, nešaubās domā prātā doma, ka varbūt jāizveido kāds raksts ar ieteikumiem no citu uzņēmumu praksēm, kā tas tiek darīts, jo viss, kas ir dzirdēts un īstenībā varētu varbūt kaut kādu palīgu materiālu izveidot. Arī par to man jāpadomā. Bet būtībā, jā, tātad sev šeit tas viss arī tiek veidots, un tas skaits, cik tos izdevumu var veidot no Kosmoka puses nav ierobežots, tā kā diezgan var izpausties. Jā, vēl es piebildīšu par dubulto arhīvu, tas pavisam īsi. Tātad gan Kosmokas arhivē, gan Standardbooks arhivē. Tā kā izmantojot, teiksim, Kosmoket un izmantojot par digitalizēšanu kā tādu, patiesībā veidojās dubultgrošs tāds tā kā dokumentu arhīvs. Ja nu kaut kas tiešām notiek ar vienu arhīvu, tad vienmēr ir otrs. Un ir arī iespēja eksportēt ne tikai, teiksim, uz grāmatvedības sistēmu, var arī eksportēt gan PDF, CSV, Excel, vai arī, teiksim, ja valsts ieņēmuma dienas prasa parādīt konkrētus dokumentus, pašus, teiksim, failus, tad arī to var vai nu zip formātā, vai, jā, e-rēķinu drīzāk neizmantosiet tam. Tātad, jā, ir arī tādas iespējas eksportēt un, teorētiski veidot arī vēl trešo arhīvu uz savu serveri. Taču, es varu, jā, garantēt, ka tas nav nepieciešams. Un Kosmoket arhīvs atrodas Eiropas Savienības teritorijā, Holandē. Dokumenti tiek arhivēti 8 gadus vai līdz brīdim, kad jūs palūdzat mums tos likvidēt. Jā, tas no manas puses arī būtu viss. Atgādinu, ka izmantojiet lūdzu iespēju līdz jūnija beigām tātad jaunajiem uzņēmējiem izmantot Kosmoku bez maksas. Iepazīstieties, apgūstiet to, droši jautājiet man, rakstiet vai zvaniet. Jā, un jā, atvainojos par interesanto webināru sākumu. Paldies par pacietību tiem, kas sagaidīja īsto saiti un pievienojās un noklausījās. Milzīgs paldies, Jolanta. Tev runa izdodās labāk par mani pat. Būs jādomā, varbūt jāalgo webināriem tevi. Es jokoju, protams. Jā. Un, Elvi, paldies arī tev. Paldies tev, ka ar humoru palīdzēja iziet no tehniskajiem sarežģījumiem. Jā, paldies. Un, manuprāt, vēl viena lieta, ko neviens nepieminēja, Kaspar, man liekas, ka jums tie robotiņi arī mācās visu laiku, vai ne? Jā, mūsu robotiņi ir gudri un viņi mācās, un mēs mācām viņus arī manuāli. Taisnīgi, paldies, Jolanta. Tātad, jā, ir kaut kādi dokumenti, kurus Kosmokets regulāri nolasa nekorekti, vai tur reģistrācijas numurs vai kaut kas cits, tad par to var informēt mani, un es tālāk to dokumentu analizēju, nododu vai tehnikiem, vai vienkārši lieku tam robotam tā kā mācīties pašam, un viņš tā kā, jā, ir iespējas veikt tos uzlabojumus, un arī, kad es pirms 3 gadiem pievienojos, tad teksta atpazīšana Latvijā bija aptuveni 72–73% precizitāte, un tagad jau mēs esam tuvu vidēji precizitātei 90%. Un jā, tas ir, protams, es nerunāju par pilnu servisu. Tā kā sistēma mācās. Paldies, Jolanta, kā norādīja. Tā, es redzu, ka jautājumu nav. Tad laikam mēs varam finišēt. Ja vien Elvi tev nav kāds gudrs vārds sakāms. Ne, paldies. Droši, ja kaut kas ir vēl kādas idejas, kā uzlabot integrāciju, droši sazinieties ar Excelentu atbalstu, un mēs to izdarīsim. Tāpat kā izdarījām uz šo versiju, to, kas bija iekritis pirms tam. Un jā. Cerams, ka tas padarīs jūsu dzīvi efektīvāku. Noteikti.
Jā, tad pēc webināra šīs dienas laikā es apstrādāšu video ierakstu, noteikti nogriezīšu to veiksmīgo sākumu. Un jā, šodien rīt izsūtīšu gan video ierakstu, gan prezentāciju. Un atcerieties, ka informācijas ir pieejamas, jā, gan Excellent mājaslapā, gan Cosbook. Tā kā, jā. Lai veicās un paldies visiem. Paldies. Un tā.